Halo, labdien! Pusnaktī ar melnu kaķi padusē un sarkanu sveci rokā, ticīgs tantuks uz skapiem skrien, burties, lādēties, lāstus likt, lai pati ar ciešanām smagām karmas bezdibenī varētu tikt. Starp mums ir ļoti daudz cilvēki, kas grib otram iegriezt kaut kādā veidā. Un bija reiz tāds gadījums no dzīves, kur kāda veca tantiņa, ļoti ticīga, gribēja dabūt neticīgās dzīvoklī. Joreiz tā neticīgā negāja uz baznīcu. Un tad kādu reizi meita nāk mājās tā vēlāk ar kapiem un ierauga kaimiņu tante pie kapa, melns kaķis padusē, sarkana svece rokā un kaut ko tur dara. Tā nu ir tagad pārbijusies, ak tu Dievī, kas tu notiks, nu zvana man. Beidziet, ko jūs ņemat galvā? Tantu, kam nav ko darīt, viņam melnie uznākuši nakts, kaut kāda rēga un iet tur kaķņam līdzi, lai nebūtu bailes. Starp mums tomēr ir cilvēki, kas grib otram iezāģēt. Bailes ir tās, kas padara cilvēku ne tikai slimu, bet arī sabojā viņam veselību. Un runājot par bailēm, mūs vēro tūkstošām acis un eņģelis. Visus mūsu darbus, visus mūsu pāri darījumus gravē ar sudraba kaltu, tajā mūžības grāmatā par visu nāksies atbildēt. Tā kā visi liekam aiz auss. Nedari otram to, ko pats nevēlies saņemt. Priekā!